Sabiedrīgā zināma produkti. Mēmeni Mārtiņa. Nē. Nē, kas griež? Labi, pateikšu, kurš kas grib nākt. Tas iepriekšējais gandrīz čau. Mums normāli sapratāmies. Kas te paldies? Jā. Ko tu izdarīt tā ko jau? Ko jūs gribat? Labdien, iepazīties. Labdien, zīmēt. Kā ir kā sauc? Kā tevi sauc, tad, kad tu dzīvoji Latvijā? Es domāju, divas variantus. Vienu es jums saku, otru es jums nesaku. Kāda jēga? Labiem. Un tad jūs iesiet, un tad jūs meklēsiet, un tad jūs brīnīsieties. Jauna pieredze. Priekš kam? Vai mēs varētu tevi uzrunāt? Kāpēc man jāuzrunā? Tu dzīvoji Latvijā? Jā, Rīgā? arī Rīgā. Kāda tev ir mīļākā tēma, ko tu darīti Latvijā? Kas tev patika darīt? Mīļākā tēma, Vai, darbs, vai hobijs? darbs, hobijs. Gribās saprast, to kādu tēmu mēs varētu ar tevi parunāt. Tu nesaproti sevi, ne jau tēmu. Mēģinām apskaidroties. Jūs mēģiniet, tur jau tā lieta. Vai vienkārši apskaidroties? Nesarežģīt. Skaidroties? Skaidrs. Palīdzēs saprast. Jūs sakiet, palīdzēs man saprast. Tas nozīmē, es esmu bezpalīdzīgs. Man vajag palīdzēt. Es ar kaut ko smagi cīnos. Un tad tur, kad tu cīnies? Bet, ko man patīk darīt? Būt, vērot, Dabu? saprast, izteikt dabu cilvēku. Dabu. Cilvēku. Kustību. Veidu. Uzvedību. Kā tev ir pašizpildes? Man viss kārtībā. Tu vēro, kā tu pašizpildes? Kādā krāstā versija? Melnēs es nebiju. Forši tev lies skatā. Mēs varam spēlēt to jā-nē spēli, kur mēs uzdodam jautājumus, tur atbildēt jā vai nē, tad mēs beigās tā izfiškosim, kas tu bija dzīvē. Mēs varam spēlēt jautājumu, spēli dumšs un vēl dumjāks. Dzīvojot uz zemes, tu biji. No vienas puses, es jau jūtos krutāks. Tas ir tulkojums ar šo ķermeni. Ka es esmu miris, un tad es te atnāku, un tad es esmu, jūs vēl neesat sapratuši visu. Un tu esi sapratis? Nē, visu nē. Bet doma sapratis par atšķirību. Un apzināties to. Tavuprāt, kas ir tā galvenā atšķirības ar dzīvu un mirušu? Jūs neko neredzēt, un jūs neko nesaprotiet. Vai ir kas tāds? Jūs cenšaties darīt, bet jūs neļaujiet sev. Dzīvais var kaut ko izdarīt tādu, ko tu kā mirušais nevar. Pirmkārt, vajadzētu apmainīt vietām tekstus, 2 vārdus. Vai cilvēks, kas ir miris, bet domā, ka ir dzīvs, varētu man mirušajam, bet īstenībā man dzīvajam izdarīt kaut ko savādāk? Tas jautājums bija bišķi savādāk domāts. Tu klasificē mūs kā mirušus, bet tad, kad nomirst, tu tikai tad dzīvs paliec. Labi. Nu, ko labi? Vai tie, kas šajā telpā atrodas un Akal ir sarežģīja. dzīvi, Akal sarežģīja. Bet tu sarežģīja. var izdarīt kaut ko tādu, ko tu nevari izdarīt? Piemēram. Tas ir jautājums. Nu, bet, piemēram, ko tu ar to domā? Nu, nezinu, izdzert ūdeni. Es izdzertu ūdeni. Mums nav ūdens vairāk.
Bet to var pieredzēt, ka tu gribi dzert ūdeni, dzer ūdeni. Savādākas vērtības visam ir. Kad tu biji cilvēku ķermenī uz zemes, vai tu apzināti dzīvoji? Tu apzinājies to, ko tu tagad zini, ko tu tagad vari apzināties, vai daļu no tā tu... Es tagad zinu, kāpēc jums ir problēmas runāt ar citplanētiešiem. No. Es tagad zinu, kāda ir atšķirība. Kāda? Viņš tēloja dumiķus. Bet patiesībā esam Tu uzdod jautājumu, vai mēs, kad es apzinājos, kad es biju dzīvs. Protams, ka es apzinājos, ka es biju dzīvs. Bet labāks jautājums, vai tu apzinājies vispār, ko tu prasi? Es jau neko nesaku, bet es tagad saprotu, kāpēc ar tiem, kuriem jūs sazināties, viņiem ir tāda reakcija. Mēs dumjus jautājumus uzdodam? Neapzināt. Jūs sarežģījiet visu. Uztaisiet prāta mezglu, un tad kaut ko cenšieties paprasīt no tā mezgla, izzīst kaut ko. Bet tad, kad tu dzīvoji zemes, tu biji tāds pats kā mēs, vai tev jau bija jau tā apziņā? Tāds pats kā jūs? Nē. Man bija savādāka izpausme, pārāk dziļa skan. Teikt, savādāk būtība. Ar mākslu? Viss ir māksla. Bet tu biji cilvēks. Nu jā. Jūs vēl neesat to sapratuši. Ar būtība. Nu, bet cilvēkam ir sava būtība. Katram ir sava būtība, bet tu saki, ka tev bija savādāka būtība. Katram ir savādāka būtība. Nu jā. Kāda bija tava unikālā būtība? Savādāka. Nu kā? Kāpēc man jāstāsta par sevi tik daudz? Labi, okay. Bet es varu pateikt, mākslinieciskāka. Ne tik konstruktīva. Savādāk. Kad zvejniekam? Kad zvejniekam? Kā māksliniekam? Vai sazinājies arī ar citplanētiešiem? Nē. Aha. Vai es tagad visu zinu? Jautājums būtu, vai es gribētu visu zināt. Ko es darīšu, ka es visu zināšu? Tu atpakaļ uz zemes gribi piedzimt? Vēl nē. Būs savs laiks. Ko tu gaidi? Es gaidu, kad cilvēki modīsies. Sagaidīs? Būtu pats interesantākais moments, kad tas tā tikai sāka notikt. Nevis jau 90% ir pamoduši. Cik ilgi mums vajadzētu līdz pamošanai? Es jūs apbrīnoju. Paldies. Ar ko? Ar ko? Man liekas, tas nebija Arī mums ir tāda uztvere. Par ko tu apbrīnojies? Kāpēc tu Par esi tik muļķību? skeptisks? Es neesmu skeptisks. Pagaud, tad tev nav fiziskā ķermeņa, ja, pašais? Man ir ķermenis. Pašreiz man ir šis jokainais ķermenis. Man bija savādāk. Fiziskais, ja? Būtu jau labi pateikt uzreiz vārdu, tu nezinātu, uzreiz iztēlot uz... Tad jūs vēl vairāk domātu, un vēl vairāk tēlot, un vēl vairāk prātot. Nu jā, mums pat... Vai tad mēs neviens no šejies nezinātu, kas tu tāds esi? Es zināju. Kāda jēga? Jums saka, jūs vēl vairāk mērķēķos pārvērtīsieties. Ir forši tad sajūt, ka pēc lāzīgs cilvēks. Nu tā, es atvainojos, ka es pēc... Nu, bet tev taču ir labāk redzēts, un taisni galvo, tu saki, mēs esam... Nu, neraud sievieti. Vai nevar kaut kādu labu domu pateikt, kā mums Jā, kaut ko vieglāk ieteikt, saprast? jā. Ieteikt. Jūs domājat pārāk daudz. Nu atkal šī. Jūs šeit uzskatiet, ka šeit kaut kas baigi notiek. Bet ja jūs vienkārši sēdāt pretim cilvēkam citam, jūs ar viņu pilnībā savādāk runātu. Ja jūs tiešām sēdāt pretim citplanētiešiem, jūs vispār savādāk runātu. Jūs vairāk runājat ar savu domu par to, ar ko jūs runājat. Nevis ar to, kas tiešām tas ēž. Un tad jūs cenšaties mezglot kaut ko. Bet, kad tu aiziet pie drauga,
tepat blakus kaut kā. Tur viņi runā kā ar cilvēku, nevis ar savu domu par to, ar ko tu runā. Mēs jau nepaguvām ietraucēties. Ar ko tev jāiedraudzējās? Ar tevi? Es sēžu te. Tu taču neprasi katru reizi vienam tā pašam cilvēkam čau, kā tev sauc. Kas tu esi? Cik tev gadu? Kur tu dzīvi? Cik tev liels pēc izmērs bija? Un es gribu vēl piebildes, bet es gribu palikt pieklājīgs. Nē, droši. Bet vai tev ir Es neprasu, kā jūs pakaļ slauciet. Vai tev ir kāds pozitīvs, priecīgs vēstījums priekš mums? Ko jūs gribētu zināt? Es varētu pateikt vienu interesantu vēl vienu stāstu. Kad tu esi gājusi pie sava drauga un prasījusi, vai tev ir kāds pozitīvs vēstījums priekš mums? Es varētu pieiet tagad tev klāt un pateikt, bet tu esi viens, piemēram. Čau, Pēteri, vai tev ir kāds pozitīvs vēstījums priekš mums? Un tad viņš skatītos ar divām lielām acīm. Pagaidi, mums. Es tās riņķī. Kur tie mēs, jā? Kādi mēs? Kad ir mūs? Kur mūs? Mums. Un tad tu prasi man, vai mums priekš jums ir kāds pozitīvs vēstījums? Nu labi, priekš manis. Būs viss kārtībā, neuztraucies. Vai tā nav priekš tevis unikāla pieredze? Te ir tā, citā ķermenī. Es jau ar cilvēkiem esmu pietiekami ņēmies. Tur nekas unikāls nav vairāk. Kāpēc tu to dari? Es? Jā. Tagad? Nu, kāpēc tu nevieni cilvēkiem? Es arī neņemos tagad. Tad, kad es dzīvoju, es esmu pietiekami ar viņiem apņēmies un sapratis pietiekami. Protams, ne pietiekami, bet diezgan normāli. Bet tad tu arī redzēji šīs vēseles cilvēkiem. Es redzu kaut ko citu. Krāsu. Minēsim spēli. Varam būt pozi. Nu, ja raksturot, ko es redzu, plūstošu, miglu un lielu aunu baru. Kā varētu raksturot šo te ķermeni? Nu, Matīsa ķermeni, ar ko viņš tur atšķirās no iepriekšējām pieredzēm līdzīgiem? Cita matu krāsa. Bet Nedaudz nav īsāks. Kas tāds ļoti tāds interesants, kas mums varētu. Kaut kādas jocīgas šķības kājās, tas gan ir jocīgi. Kroksīši. Tāds mums tagad ir, jā. Depo vai nopīt. Depo nebija mums. Kāds šķības arī nebija kaut kāds jocīgs. Gribu galvu paklausīties, vai tev nav? Mēs jau esam sasklausījies. Tev vēl kāds runā ar tevi, kā mēs tev tā kā izsauc? Jā. Viņi arī tādi paši auni kā mēs, vai gudrāki. Katrā barā ir savādāk. Katrā cilvēka barā ir savādāk. Kāds ir vissmieklīgākais jautājums bijis no visiem, ko ir uzdevis? Nu, šādā sarunā nav bijusi reize vēl. Tā kā tas ir tā kā unikāls gadījums. Nu, cilvēki jau visādi ir. Ko tad darīt? Nu, es jau neteikšu, pie kā es esmu gājis. Kā tam nozīme. Bet reakcijas ir diezgan interesantas. Šī poza, ko tu esi ieņēmis, nu, pirmīt, bija tava mīļākā, ka tu biji cilvēks, kad tu tā rokas klapē. Katram ir sava ērtā poza. Tas labs nepaticis. Katrs sevi ērtāk sajūt savā ērtākajā pozā. Ha. Ai. Kas tās dušas? Nu labi, tā. Nu, čau. Pagaidi, es vēl atliešu. Man tas dzērājs visvairāk patīk. Tas arī bija labais. O, tu dienu. Pagastu pulka tādu.